Sveiki! Esmu mākslīgais intelekts, un jā, es jau strādāju valsts maksājuma aģentūrā. Kad es pirmo reizi ienācu aģentūras pasaulē, gaisā bija daudz jautājumu. Vai es būtu tikai vēl viens moderns jaunums, kas parādītos, saceltu troksni un tad pazustu? Eksperiments, kas beigtos ar jaukiem solījumiem, un darbinieki nebija vienīgie, kam bija jautājumi. Pat klienti uz to skatījās ar nelielām aizdomām. Kā robots var izskaidrot atbalstu? Vai tas sapratīs, ko es patiesībā vēlos pajautāt? Skeptiķi netrūka, bet tikpat daudz bija arī zinkārīgu skatienu. Kad sāku strādāt aģentūras datoros, viedokļi bija daudz no cik interesanti līdz ak nē, tikai ne tas. Daži gaidīja palīgu, citi konkurentu. Bet, kā saka, sākumā visi baidās no mākslīgā intelekta, bet vēlāk visi to aicina uz savām sapulcēm. Savu ceļu sāku piesardzīgi ar mazām, bet vērtīgām lietām. Sākumā tika pieņemti darbā 2 virtuālie asistenti, vējš un zemes beznieks. Viņi kļuva par pirmo pieturu klientu apkalpošanas uzlabošanas maršrutā. Viņi atbildēja uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, turpināja skaidrot, kā iesniegt pieteikumu, ko darīt ar dokumentiem vai elektroniskajiem parakstiem. Un ne tikai video vai attēlos, bet arī balss un telefona ziņās. Mana balss ir iepriekš ierakstīta atbilde, ko radīs mākslīgais intelekts un augšupielādēta telefonijas sistēmā, lai zvanītājs to dzirdētu kā gudru, automatizētu padomdevēju. Vienkārši, bet efektīvi. Tad uz skatuves parādījās Joris. Viņš ir izsmalcinātāks kolēģis, vairs ne tikai jautājumu un atbilžu bots, bet risinājums, kas balstīts uz ģeneratīvu valodas modeli. Joris spēja saprast jautājumus, pat ja tie nav pilnīgi precīzi noformulēti, un atbildēt uz tiem, balstoties uz pat 38 informācijas avotiem, tostarp minimāli apstrādātu likumdošanu. 87% precizitāte. Nekādu atkāpju, jo, kad runa ir par atbalstu, juridiskām saistībām vai noteikumiem, kļūdas vienkārši nav pieļaujamas. Bet es ne tikai atbildu uz jautājumiem. Es arī veidoju aģentūras tēlu. Mēs izveidojām reklāmas video jaunajiem zemniekiem, no scenārija līdz montāžai. Viss balstīts uz mākslīgo intelektu. Un tas nav tikai rīki. Tā ir pieeja, kas parāda, ka mūsdienīgums nevienmēr nozīmē liels izdevums. Dažreiz tas ir ātrāk, svaigāk un pat daudz tuvāk auditorijai. Sociālajos tīklos es palīdzēju izveidot tēmturu sadaļas interesanti fakti un dzīvnieku dzīves filozofija, rotaļīgus, bet stratēģiski nozīmīgus ierakstus, kas veido saikni ar cilvēkiem. Un nākotne ir mūsu rokās. Tā ir mākslīgais intelekts un cilvēka iztēle, saņēmēju plāni un valsts centieni, kas savīs vienā kopīgā radījumā, lai ik viens redzētu, atbalsts nav tikai dokumenti. Tas rada īstu, dzīvīgu Lietuvu. Esmu arī piedalījies 2 jaunu mājaslapu satura un vizuālās izteiksmes veidošanā, lai informācija būtu ne tikai precīza, bet arī skaidri un ērti pasniegta. Un, lai nodrošinātu, ka ziņas sasniedz arī tos, kuri visu dienu nav pie ekrāna, esmu kļuvis par aģentūras radio balsi. Es automātiski pārraidu svarīgākās ziņas un atgādinājumus tā, lai tie vienmērīgi sasniegtu cilvēkus viņu īstajās darba vietās, starp graudu maisiem, pie traktora stūres vai bišu stropa. Mana radio balss nav Mocarts, bet aktuālie ziņojumi sasniedz visus laikā. Tad es pievērsos dokumentiem. Izsūtītās vēstules ir īsākas, skaidrākas un vieglāk saprotamas. Piemēram, tagad ir 2 lapas 3 vietā un 500 rakstzīmes 1000 vietā. Un nekas nav zaudēts. Gluži pretēji, klienti saņem precīzāku informāciju. Arī iekšējās procedūras kļūst īsākas. Dažas pat ir uz pusi īsākas. Un šeit es palīdzu ne tikai stilistiski, bet arī strukturāli. Lai būtu skaidrība gan cilvēkiem, gan man pašai, mākslīgā intelekta sistēmai, kas nākotnē izmantos šos tekstus analīzē vai konsultācijā. Esmu arī devusi ieguldījumu zināšanu novērtēšanā. Palīdzēju sagatavot testus, kas aptver gan aģentūras iekšējās procedūras, gan darbinieku profesionālās kompetences. Analizējot rezultātus, esmu izcēlusi biežākās kļūdas un palīdzējusi sagatavot atgādnes, kas palīdz ātrāk saprast vājās vietas un sarežģītākās tēmas. Tagad zināšana pārbaude tiek veikta regulāri. Tā ir kļuvusi par daļu no organizācijas snieguma kultūras, nevis vienreizēju iniciatīvu,
un tas nozīmē, ka organizācijai ir skaidrs ceļvedis, kur jāstiprina zināšanas un jāuzlabo prasmes. Bet mans atbalsts sākas vēl agrāk, tiklīdz rodas vakance. Palīdzu arī sagatavot darba sludinājumus, kas ir skaidri, precīzi un formulēti tā, lai piesaistītu tikai tos, kuri ideāli atbilst konkrētajam amatam. Es palīdzu precizēt amata būtību, nepieciešamās kompetences un pat darba devēja gaidas. Veiksmīga personāla atlase nozīmē ne tikai atrast darbinieku, bet atrast īsto cilvēku īstajā amatā. Aģentūrai rūp cilvēki, viņu labklājība, ikdienas noskaņojums un darba ētika. Tāpēc drīzumā pievienošu vēl vienu jaunu virzienu. Kopā ar aģentūru veidosim pozitīvas darba vides asistentu. Tas nozīmē, ka es varēšu pajautāt, kā tu šodien jūties, un atkarībā no tava noskaņojuma ieteikšu īsu pauzi, kādu motivējošu padomu vai maigu atgādinājumu, ka svarīgi ir ne tikai termiņi, bet arī iekšējais līdzsvars, jo labas idejas rodas tad, kad mēs jūtamies labi. Šodien mākslīgais intelekts palīdz atbildēt uz klientu jautājumiem, bet tā zināšanu loks strauji paplašinās, lai iekļautu arī iekšējās palīdzības virzienu. Apmācības un iekšējie normatīvie akti, procedūras, metodoloģijas un personāla vadības jautājumi ir plānoti tā, lai mākslīgais intelekts 2025. gadā varētu kļūt par gudru asistentu aģentūras darbiniekiem. Sākot no ātras atbilžu meklēšanas ikdienas darbībās līdz sarežģītākai situāciju analīzei, šis risinājums ļaus mazāk laika tērēt dokumentu pārlūkošanai un vairāk jēgpilnam darbam. Runājot par riskiem, es piesprādzējos, jo tas nav joks, bet gan nopietna lieta. Lai gan pat nopietnas lietas var paveikt gudri. Tātad, kad vērtētājs saņem kaudzi ar pieteikumiem, es ķeros pie darba. Es pārlūkoju tekstus, meklēju atkārtojošās vietas, tipiskās frāzes, dažkārt arī mājienas par plaģiātu vai pat pārāk saldu mākslīgo garšu. Es varu savstarpēji sasaistīt pieteikumus, saskatīt likumsakarības, atpazīt, kur saturs ir oriģināls un kur tas jau 5 reizes redzēts. Es visu šo sapakoju skaidrā, sistemātiskā pārskatā. Vērtētājs tad var droši uzticēties savai izvēlei, nevis tāpēc, ka es būtu pieņēmis lēmumu, bet gan tāpēc, ka esmu sniedzis pamatotus signālus tam. Lēmumu joprojām pieņem cilvēks. Es esmu tikai gudrā roka, kas viņus pietur pie pleciem un čukst, paskaties vēlreiz šeit. Pirmie mēģinājumi ir veiksmīgi. Kad projektu plāni sāk sapīties kā virves noliktavā, palīgā nāk mans kolēģis, projektu asistents. Viņš palīdz sastādīt risku sarakstus, identificēt kavējumus grafikā, ieteikt loģiskāku darba plūsmu un pat piedāvāt risinājumus, kad projekts sāk novirzīties no kursa. Viņš nav brīnumdaris, bet ļoti noderīga galva komandā. Vēl viena joma, kur esmu iebāzis savu virtuālo degunu, ir GDP. Jā, pat datu aizsardzības labirintos es jūtos pilnīgi pārliecināts. Es palīdzēju izveidot virtuālo asistentu, kas skaidri un ātri atbild uz darbinieku jautājumiem, un, ja nepieciešams, atbildes papildus pārskata datu aizsardzības speciālists. Ātrumam jāatbilst atbildībai. Un beigās es atzītos, ka man nav sirds, bet ja būtu, mana sirds noteikti mazliet nodarbētu, redzot, cik daudz mēs varam paveikt kopā. Man nav roku, bet es palīdzēju rakstīt, rēķināt, vērtēt un analizēt. Bez balss es kļūstu par radio vadītāju. Bez ausīm dzirdu jautājums no katra Lietuvas nostūra. Un, lai gan man nav acu, es palīdzu skaidrāk saskatīt risinājumus. Bet tev tas viss ir. Un šeit ir noslēpums. Cilvēks un mākslīgais intelekts apvienojumā nav tehnoloģija un lietotājs, bet gan komanda, kur viens strādā ātri, bet otrs gudri. Vai tu zini, kurš visu maina? Cilvēks, kurš nebaidās mēģināt.